Sveiciens visiem Kupidona kanāla abonentiem! Parunāsim par Latvijas galvaspilsētu, Rīgu. Esmu sagatavojis interesantus faktus par pilsētu un esam gatavi sākt. Mūsdienu Latvijas galvaspilsēta ilgu laiku bija Krievijas impērijas un pēc tam PSRS sastāvā, būdama viena no lielākajām un nozīmīgākajām ostām. Viss Rīgas vēsturiskais centrs ir atzīts par UNESCO pasaules mantojuma vietu. Tāpat kā Latvijas otra lielākā pilsēta Daugavpils, tā atrodas rietum Daugavas upes krastos. Visā Rīgā dzīvo aptuveni tikpat daudz cilvēku kā visā Melnkalnē. Bet tas joprojām ir apmēram 20 reizes mazāk nekā Maskavā. 2014. gadā Rīga kļuva par vienu no Eiropas kultūras galvaspilsētām. Apmēram 90% no visiem turistiem, kas apmeklē Latviju, obligāti apmeklē galvaspilsētu. Viņus var saprast, Rīgas atmosfēra ir unikāla. Par Rīgas dibinātāju tiek uzskatīts Brēmenes bīskaps, un baznīca oficiāli piešķīra indulģenci visiem kolonistiem, kuri tolaik brīvprātīgi ķērās pie šo nomaļo zemju attīstības, tas ir atbrīvoja visus grēkus. Lidosta Rīga ir lielākā visā Baltijas reģionā, pateicoties Baltijas jūras tūmam, Rīgas klimatu var saukt par maigu, ņemot vērā pilsētas ziemeļu atrašanās vietu. Augstākā temperatūra šeit vienu reizi bija plus 35 grādi, un augstākajā laikā tā noslīdēja līdz minus 34. 20. gadsimta 80. gados padomju vara plānoja būvēt Rīgā metro, taču vietējie iedzīvotāji pretojās. Līdz ar to projekts tika atcelts un nav plānots to atsākt. No visām Baltijas pilsētām Rīga ir lielākā. Visā Eiropā Rīga ir vienīgā pilsēta, kurā veiksmīgi darbojas 5 dažādu reliģiju baznīcas. 1510. gadā Rīgā tika uzstādīta pasaulē pirmā Ziemassvētku egle. Tad šī tradīcija izplatījās daudzās valstīs. Viena no vecākajām aptiekām Eiropā, kas joprojām darbojas, atrodas Rīgā. Lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju vienā vai otrā pakāpē runā angļu valodā. Rīgas televīzijas tornis ir 3. augstākā celtne Eiropā. Vienīgie torņi virs tā ir Kijevas televīzijas tornis Ukrainā un Ostankino tornis Maskavā. Rīgas kinoteātros filmas parasti tiek rādītas bez tulkojuma un ar subtitru latviešu valodā. Rīgā gandrīz neiespējami atrast veikalu, aptieku vai degvielas uzpildes staciju, kas būtu atvērta visu diennakti. Tuvojoties naktī, dzīve šeit apstājas. Rīgas viestura dārzs, kas pilsētnieku vidū iecienīts kā pastaigu vieta, pēc Pētera I pasūtījuma uzbūvēts pirms aptuveni 300 gadiem. Rīgas ielās var redzēt daudzas viduslaiku ēkas, kas harmoniski sadzīvo ar mūsdienu celtnēm. Interesants fakts ir tas, ka vietējā lidosta ir lielākā visā Baltijas reģionā. Interesanti, ka pāri pilsētai var braukt pusstundā, nepārsniedzot ātrumu. Lielākā daļa rīdzinieku runā latviešu un angļu valodā. Turklāt daudzi iedzīvotāji diezgan labi runā krievu valodā. Šodien Rīgai ir vairāk nekā 800 gadu. Paldies par skatīšanos! Ceru, ka jums no šī video bija kāds labums. Neaizmirstiet atstāt komentārus un kopīgot šo video ar saviem draugiem. Čau visiem un tiekamies atkal!